Cilvēkiem patīk lasīt pasakas par zvēriem, tāpēc, ka no sākuma viņiem šķiet, ka tās nav par viņiem. Visi šie stāsti ir patiesībā par mums pašiem cilvēkiem. Pauls Bankovskis, Zvēru zvaigznājs. Tieši ar humoru autorei izdodas gan norādīt uz tām mušām, ko romāna galvenā varone izpūš par ziloņiem, gan arī padarīt aktuālu to jautājumu, ka ar jebkurām problēmām un šķietamām bezizvēles situācijām labāk tomēr ir tikt galā pašam. Kristīna Ulberga, Zaļā vārna. Tik bieži jau tās grāmatas neiznāk. Viņas iznāk reizi 20 gados. Latvijā šī būtu 4. grāmata, reiķinot no 20 gadiem. Arnis Radiņš, arheoloģisks ceļvedis latviešu un Latvijas vēsturē. Tik dažādas taisnības tajā visā, ka tieši tas arī padara interesantu to grāmatu. Patīkami lasīt tā kā siltuma dēļ. Jānis Lejiņš, Kamera obskura. Balso par savu kilogramu kultūras.